Iekārtojamies forši ērti. Pastamies, kā mums ir šodien ķermenis, kā jūtās vienkārši tā, ka mēs tāds cakustādām kājām, rociņas plauksnīs uz augšu. Varam uz ceļgaliem uzlikt viegli vai vienkārši klēpīti ielikt, kā mums gribās šodien, kā mums labāk sanāk. Un aiztaisim aciņas ciet, dziļi ievelkam elpu, sarozam plecu uz augšu, sasprindzam ķermeni un aizturam to elpu, cik vien ilgi varam, tā ka mums tāds nogurumiņš parādās. Un, ka vairs nevaram, tad izpušam elpu ārā. Atkal dziļi ievelkam elpu. Sasprindzam visus muskuļus, sasprindzam seju, sasprindzam kājas, rokas, viss tāds uz augšu, pleci uzraukti. Un tad, kad vairs nevaram aizturēt elpu, tad tādu dziļi, tad forši tādu nopūt tā ārā visu. Dziļi jāelpa atkal. Sasprindzam ķermeni. Šoreiz tik, cik ilgi varam. Sasprindzam visu ķermeni, pārbaudam no kāju pirkstiņiem līdz galvas augšpusē, vai viss sasprindzas. Un tad, kad vairs nevaram sasprindzēt noturēt, kad vairs nevaram elpu aizturēt, tad tāda liela forša tāda izelpa tā ārā. Un šodien atkal esmu šeit, savā ķermenī. Pasakos jau sev uzreiz par to, kad veltu sev laiku, par to, ka šodien sev esmu prioritāte, kad man ir izdevies. Pastos, ka varbūt bija kaut kas, kur man negribējās, vai kāpēc kaut ko nē, un tomēr es sev atļauju, un tomēr es šeit esmu ar dzīvi pateicīgu. Un zinu, ka nākošās 10-15 minūtes došos kādā ceļojumā sevi iekšā, ieraudzīšu kādu jaunu sevis aspektu. Tas var būt kāds piedzīvojums, varbūt, ka būs neērti, varbūt, ka būs jāraud, varbūt, ka būs jāsmējās. Atļaušu sev visam būt. Atļaušu sev iepazīt visu. Izelpojam visu gaisu ārā. Ieelpa 5 sekundes, 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Izelpa 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Ielpa 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Izelpa 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Ielpa 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Izelpa 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Paturpinam savā ritmā. Šī elpiņa mūs atkal noliek sirsnīgi elpošanu vienā ritmā, un mēs sajūtamies kā mājās, sajūtamies vairāk sevī, labsajūtām. Varam turpināt šo pašu elpas ritmu, un kad viņš mums aizmirstās, piemirstās, kad ieklausāmies pavisam manos vārdos, tad lai arī viņš aiziet prom. Nav tā, kad jādara abas lietas reizē, bet šis var būt lielisks tāds atspērienu punkts, lai mēs sinhronizētu, līdzsvarot savu elpu un sirsnību. Un tad iedomājamies sevi, kāda būtu viskaistākā vieta, kur mēs šobrīd varētu sēdēt šajā meditācijā. Vai tā būtu kāda pludmale, vai mežs, vai kalns, kur mums būtu tāda viskaistākā, foršākā vieta. Ieraugam sevi tajā vietā. Un sajūtam, kas mums ir, uz kā mēs sēžam, vai mēs jūtam tur smiltis, vai mēs jūtam, uz kā mēs sēžam, vai uz sūnām,
vai uz kādas takas, vai kaut kur kādā vēl kosmiski skaistā vietā. Un redzam sev tā mierīgi, sēžam skaisti. Plauksnis ir atvērts, gatavs uzņemt. Un tagad mēs gribam mirkli apskatīt sevi no ārpuses, tāpēc mēs tā iedomājamies, ka mēs tā no sevis izejam ārā. Tā. Un mēs esam ārpus savu ķermeņu, un mēs apskatām sevi, kā mums ir, vai mēs sēžam tajā kalna galā, un mēs redzam sevi ar šo skaisto skatu aiz muguras, apskatāmies sevi no sāniem, redzam, cik mierīgi līdzsvarot mēs sēžam un elpojam. Pavaram, kā mūsu ķermenis izskatās. Kā kustās tā elpa. No priekšas, no kreisiem sāniem, no abiem sāniem, no aizmugures. Kāda izskatās mūsu seja? Kāds izskatās mūsu ķermenis? Un tad pievēršam uzmanību, kas ir tas, kas vēro. Vai mēs to gribam saukt par kādu dvēselīti vai gariņu, vai jebkādu, kādu mēs gribam intelektuāli pievienot tam vārdu, varam pievienot, ja gribās. Kas tas ir, kas vēro? Un teikt, šis vērotājs pēkšņi saprot, ka viņš ir ārpus ķermeņa un pazūd robežas. Un ja rodas tāda izpētīta griba, izjust griba apskatīt ko citu, un viņš grib šo ķermeni uz mirkli pamest. Viņš apskata vēlreiz šo ķermeni. Un pēc izvēles, vai nu to atstāt vienkārši tajā skaistajā vietā, vai arī mēs varam viņu mazliet sadrupināt. Tā kā pēkšņi es pārvērstos pelnos, uzpūšu vējš, šī ķermeņa vairs nav. Mēs dodamies lidojumā. Mēs lidojam pāri skaistām ielām, mežiem, upēm, jūrām. Lidojam pāri, apskatām visu bezgalīgo. Mēs priecājamies par tik daudz skaistumu, tik daudz, ko mēs varam novērot, redzēt. Kur mēs dodamies? Vai mēs gribam izbaudīt kādu virsotni vai kādu ielai ienirt okeānā, kur mēs dodamies? Kur šis bezgalības būtne dotos, izbaudam kādu mirkli? Ļaujam vaļu fantāzijai. Un tad visu šo skaistumu dabas apskatījuši, izlidojuši. Mums tomēr gribās redzēt arī cilvēkus. Dodamies uz kādu vietu, tas var būt satikt kādu īpašu cilvēku, tas var būt satikt pavisam kādu jaunu, varbūt džungļos kādu cilti.
Mēs dodamies, bet tā kā mēs esam šis bezgalīgais, viņi mūs neredz, bet mēs viņus varam novērot. Un ieraugam no malas, kā tas ir būt cilvēkam. Kādas cilvēka tērpus viņi sev ir izvēlējušies. Viens ir tievs, viens ir resns, garš, īss. Kā viņi cīnās ar tiem? Katru dienu kāda cīņa, ķermenis grib to, prāts grib citu, dvēsele var būt bezgalīga. Kāds uzdevums? Šī dzīvošana. Bet tad arī redzam to, kad viņi sev izvēlējušies šo tērpu. Šo tērpu, šo vietu, šo laiku, kur viņi kaut kas viņos lika izdarīt šo izvēli. Aizceļam vēl pie kāda cita cilvēka. Varbūt gribam uzdot kādu jautājumu. Varbūt gribam kaut ko pateikt. Daram to. Un vēlreiz apskatām. Un ar apbrīnu novērtējam, kā viņi izvēlējušies tieši šo ķermeni, tieši šo dzīvi, šo laiku, un kaut gan mums no mūsu skatu punkta, no bezgalības liekas, tas ir tāds ierobežojums. Ko gan viņi tur atraduši? Katru dienu cīņā ar sevi. Un dodamies tālāk. Atkal pāri kādiem kalniem, lejām, dabai, upēm, okeāniem. Redzam bezgalību, redzam mīlestību. Lidojot, pagriežamies uz otru pusi, ieraugam zvaigznes. Un arī mēs sākam just, ka šī bezgalība un skaistums ir brīnišķīgi, bet kaut ko arī mums gribās savādāku. Un arī varbūt mums rodās tā interese kļūt atkal par cilvēku. Jo tas varētu būt tāds piedzīvojums. Iedomājamies vēl sevi samīnojam un sabučojam visus kalnus un visu bezgalīgo, ko mēs varam lidojumā skatīties, un tad mēs dosimies klauvēt pie tām durvīm, caur kurām mēs gribam ienākt pasaulē. Jo mums katram ir kāds īpašs uzdevums. Kaut ko mēs izvēlējāmies, ko mums šajā pasaulē izdzīvot, un tāpēc mēs ienācām šajā īpašajā ķermenī, savā ķermenī. Vai varam sev uzprasīt šo jautājumu, kāpēc es šeit esmu? Kāpēc es izvēlējos šeit būt? Kāds ir mans dzīves uzdevums? Un tagad no šīs dvēseles, no šīs bezgalības iedomājamies, kad mēs atkal atgriežamies savā ķermenī šeit,
kur mēs sēžam. Iedomājamies, ka viņi ienāk tā iekšā skaisti, izplašās, izmīļo visu mūsu ķermeni, kā gaisma, kā enerģija, krāsa, skaņa, kā mēs vēlamies. Mēs iegūstam formu, šī savu ķermeņa formu. Kā mēs jūtamies. Saist savus pirkstus, savas rokas, kājas, galvu. Saist savu ķermeni, kāda ir sajūta. Un liekam rociņas uz sirsniņas. Un dziļā pateicībā par to, ka mēs izvēlējāmies tieši šo ķermeni. Lai cik tas mūs ierobežotu. Mēs vairs nevaram lidot tieši ar šo ķermeni pāri visai bezgalībai. Bet ar dvēseli mums vienmēr tā iespēja ir. Cik fantastiski lielisks mūsu ķermenis izvēlētais. Cik forši to pieņemt, lutināt, būt ar to. Paliekam šajā skaistajā mīlestības enerģijā. Varam lēnām vēl izbaudīt mūziku, izbaudīt sevi. Tā pavisam atgriezties šeit un tagad. Apskatīt varam savu ķermeni, kāds mums viņš ir. Kādu mēs esam viņu izvēlējušies un pateikties tieši par šīm rokām, par šīm kājām, par šo seju, par šiem matiem, par šo būšanu tieši šeit un tagad. Paldies! Jums liels, ka meditējat kopā. Droši vēl esam klusumā, ja bija kāda skaista doma, kāds lidojums vai kaut kas, ko gribās pierakstīt, pierakstam.